Tas ir Zatlera partijas lēmums vispirms ietvērt saskaņas centru un teikt, ka tikai tanki to mainīs, tad ļoti viegli to uzmest. Tie ir tie 6 cilvēki, kas no Zatlera partijas ir aizgājuši, pat pirms Saeima sāka darbu. Tas ir apstākļis, ka liela daļa deputātu pat no lapiņas zvērestu nevarēja nolasīt precīzi. Vai ne? 7 reizes vienam saskaņas centra deputātam bija vajadzīgs, pirms viņš varēja izburkšķēt to visu laukā. Un šodien tātad mēs esam uzzinājuši, ka valsts prezidents ir piedāvājis Valdim Dombrovskim iespēju veidot valdību. Valdis Dombrovskis ir teicis, ka tā būs vienotība nacionālisti, Zatlera partija plus tie 6 pārbēdzēji no Zatlera partijas. Un ko par to varam spriest? Es pieļauju, ka šādu valdību Saeima apstiprinās, bet vai ir prāta darbs uzticēties 6 cilvēkiem, kurus saista tikai kaut kāds papīrs un nevis partijas status? Par to gan es stipri šaubos. Tajā pat laikā, ja ne viņi, tad kas? Jo bez viņiem ir tikai 50 balsis tām 3 partijām un apvienībām, un tas, protams, nav pietiekami. Ja valdība var apstiprināt tikai 51 balsi, likumus var pieņemt tikai 51 balsi. Un tas ir tāds, kurā pirkstā gribi vienalga sāp moments, jo, ja ņems zaļos zemniekus, tad Lembergs atkal būs klāt pie galda. Piedevām zaļie zemnieki iepriekšējā Saeimā pierādīja savu absolūto neusticamību. Ņems saskaņas centru, šķelsies vienotība, jo vienotībā ir tāds diezgan nacionalistisks spārns, un nacionālistu apvienība nepiedalīsies šādā valdībā vispār. Un rezultātā es esmu spiests secināt, ka visticamāk šī Saeima visus 3 gadus nenoturēs. Es pieļauju, ka mums būs atkal vēlēšanas pēc gada pusotra, jo tas, kas tālāk notiks, ir skaidrs, ka valdībai nebūs pietiekami balsu, lai veiktu konstitucionālos grozījumus tādos jautājumos, kā slepenie balsojumi. Ir skaidrs, ka būs lielas problēmas ar valsts budžeta apstiprināšanu, jo tas būs sāpīgs budžets, un no opozīcijas nāks populistiski apgalvojumi par to, ka ir jāindeksē pensijas un jāizmirst par Starptautisko valūtas fondu un visu pārējo. Un viegli nebūs, bet vai mēs vēlamies būt valsts, kurā vēlēšanas notiek reizi pusotrā gadā, es nedomāju. Jo tas par stabilitāti neko neliecina, un Latvijai stabilitāte ir vajadzīga ne tikai iekšzemes patēriņam, bet arī starptautiskās reputācijas nozīmē.